Palantir akcija vakar pieauga pa 24%, jo tai bija ļoti labi finanšu rezultāti. Pieauga peļņa un apgrozījums. Palantir ir pasaulē pārvērtētākais uzņēmums, jo viņam uzņēmuma vērtība pret apgrozījumu sastāv apmēram 80. Kad citiem software uzņēmumiem parasti ir no 5 līdz 25 apgrozījumi. Ir tāds 40 rule, kas apkopo izaugsmi un peļņas rādītājus, bet Palantiram šis rādītājs ir 80, divreiz lielāks, kas arī daļai izskaidro, kāpēc viņš ir tik vērtīgs. Ko lai saka, uzvarētāji turpina uzvarēt. Otrs uzvarētājs ir Spotify, kurš pieauga pa 13%, kuram bija ļoti labs klientu pieaugums, apgrozījuma pieaugums. Peļņa gan bija manāmi mazāka nekā cerēts, bet tas šajā gadījumā investors īpaši neuztrauc. Rezultātus paziņoja arī Google, bija labi peļņas rādītāji, bet, diemžēl, apgrozījuma rādītāji bija mazāki nekā cerēts, kas ļoti nepatīk investoriem. Tāpēc akcija pre-marketā -7%. Dažreiz iegūst citi uzņēmumi vairāk nekā tas uzņēmums, kurš reportē. Piemēram, Google paziņoja par lielākiem kapitāla ieguldījumiem AI infrastruktūrā, pats Google nokrita, bet Broadcom un Celestica būtiski pieauga aftermarketā. Vakar datus paziņoja arī AMD, un tie nebija nekas iespaidīgs, jo peļņa bija kā cerēts, bet investori sagaida vairāk un bija sliktāki kritiens data centru ieņēmumos. Kā rezultātā akcija cena pre-marketā -8%. AMD jau sen ir bēdu ielējā, pēdējā gada atdeve -30%.